esiet bezgalā priecīgi, simpātiski, radoši, vēl atļauju šodien meklēt, un to, ko šodien labi atradīsiet, to lūdzu nostipriniet, un rīt vairs neko nemainīt. Tad jau vēl veselu nedēļu, pa vecam varēsim mežā braukt. Kur nu mums nedēļu? Šodien ir pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien, 5 dienas. Svētdien, 5 dienas. Svētdien ir zāļu diena, tad būs jālīgo. Un Jāņu dienas vakarā Aleksis jau būs saimnieks. Jaunais tēls vai Jātani? Jā. Būtu tad jaukam, vienmēr lieliem pa viņām runāt. Uz kādu rītu tā izskriešu uz ganiem un sasutēšu tā ar šķaistu, ka neklausīsi. Šī mani vai sutēšana, lopi jau pēduši. Nu, tu nu arī spēdusi, taisies tik nu ātri prom. Es jau nevaru Ak, nu viens, nu. Meiten, vai būs mierā? Runas lietas, ko māca, ka frāzi jāsāk no apakšas. Un tad ir tās pauzītes ievēl celpu mazu un turpini. Jo ir tā, ja tev ir garš gabals, tu jau nevari norunāt bez elpa. Man priekš kāzām nepatīk tur tavā, ka man nepatīk citādi ēst un dzīvot kā citai saimē. Kad jau nu tik tālu esmu izticis, tad tās 7 dienas arī vēl varēšu nociesties. Nu, bet par ko? Par ko tad tādas lietas, nu? Visi tak zina, kas tu te būs. Vai tu stājies saimnieku pēdās kā laulāts vīrsē kā puisis? Tas taču Alga viena. Nu, Alga jau viena ir, bet man labāk patīk šitā. Antonijas sirdsēstiem viņa ir tāda pati sieviete kā visas sievietes. Viņa ir jauna, viņa ir veiksmīga sieviete, un viņai pilnai laimē pietrūkst tikai un vienīgi tāds mazumiņš kā mīlestība. Tas arī ir tas pats svarīgākais. Šis te tērps, viņš nav izdomāts. Viņš ir ņemts no vēsturiskām fotogrāfijām, no tērpa mākslinieces radinieces. Ja es nemaldos, tā bija mammas māsa, kur dzird, tādas podziņas visas, tas viss ir paņemts, un kabatiņas, tas viss ir paņemts no autentiskā, no fotogrāfijas, ar tādām cilvēki ir staigājuši. Man viņš ļoti patīk, tas man palīdz. Studijā. Daudz vietas, visi aktieri oriģinālā iedziedāja. Tā kā viss ir naturāls, viss pa īstām. Neskatoties to, ka tās ir fonogrammas, vienalga viss pa īstām. Nu, vispār godīgi sakot, gan ātri, gan palēni. Palēni dēļ manis, tāpēc, kamēr es uztaisīju pavadījumus viss, bet ļoti ātri no aktieru puses, jo baigie malači. Visi viņi bija fiziski, morāli nobrieduši tam pasākumam un nebija tikpat kā nekādas aizķeršanās ar iedziedāšanu. Neskatoties to, ka viņi nav profesionāli dziedātāji, ir dziedāšanas melno darbu. Inta Šveicer sagatavoja mēnešu 5 vai pat 6 garumā. Tiešām tāpēc arī gāja labi ar ierakstiem. Protams, ka tas nav vienkārši iedziedāt. Sevišķi kaut kādu gabalu, ko zina lielākā daļa latviešu publikas. Nu, kā nu mums ir gājis, tā ir gājis. Nu, mēģinājām iedziedāt, izlikām visu sevi. Nu, protams, ir tehniskās iespējas, bet, dvēselīti varēs just, es domāju. Es domāju, ka tas ir tāds darbs, kas, vajag katrā teātrī tomēr būt iestudēts, jo tas ir Blaumanis, un tās ir Skroderdienas, un tā arī izjūt no tā, ka režisors šo darbu studējot, viņš arī kaut kur sevi apliecina šim režijas darbam,
jo darbs ir ļoti skaists, mīļš, interesants. Tur ir bezgalīgi daudz raksturi. Nu, un ar visiem tiem strādājot, tu jau pats saudz ar to lūgu kopā. Un man tāda ļoti bezgalīgi liela pietāte ir pret Blaumani. Un mēs arī, nu, tādiem ir jau tādi citādi piesitieni, kā viņam varbūt, bet, nu, pamatā mēs klasiku saglabājam, mēs viņu neizcūkojam. Ja jūs būtu nedaudz agrāk atbraukuši, jūs būtu redzējuši, kā mēs dancojam. Vai tad tas jau gāja uz kāzu reiķinu? Nu, tā jau gandrīz iznāk. Nu, vai tad abiem labi iet rakstā? Prasiet šī? Nu, es jau nemaz nemāku. Tad vajag mācīties. Nu, tas labi, Dūderi, ka jūs esat mūsu lūkšanu uzklausījuši. Es jau vajadzēju domāju, ka būs jāmeklē cits skroders. Kāpēc, lai es nepaklausītu? Nu, es aizvien domāju, ka jūs neesat aizmirsuši. Nu, redziet, kādi tie sievieši ir. Tās ir vecas lietas. Man nav bijusi ļoti liela saskare ar skrodēdienām Silmečos. Es neesmu no tiem, kas brauc uz Nacionālo teātri vai uz Silmečiem un skatās katru gadu. Man nav bijis tāda pieredze ar to, tāpēc es varēju tā samērā kopā ar režisoru kungu meklēt to savu Dūderi. Man nejaucās pa galvu un visi tur savus gadus pilnīgi. Ir ļoti daudzi, kas pārzina tā gada iesniedējums, tā gada. Man tas tā kā atstāja brīvību. Neuzliek nekādas važas uz pleciem. Tāpēc es būšu mans un režisoru kunga Arvīda Matisona Dūders. Tāds, kā viņš, protams, deva man vadlīnijas un tāds, kā man likās, kāds viņš ir. Un tāds, kādu Arvīds akceptēja, tāds arī būs šis Dūders. Viņa lūga netiek nekā pārveidot, pārtaisīta, bet tā kā viņš ir cilvēks domājis, rakstījis, darījis, centies, strādājis, pūlējies, tā mēs viņu arī šodien cenšamies. Un visu to ar lielu dziļu sirsnību darām, nu, tādā veidā. Un arī aktieri, visi tā aizraušies, strādā. Es domāju, ka arī priekš viņiem tā ir liela dāvana. Satikties šodien ar Blaumani, skroderdienām, izdzīvot to. Tur ir arī, protams, jau zāļu vakars, Jāņi tuvojās. Arī tas mums tautai ir tāds brīnišķīgs laiks. Ir lētāk. Veselību darītājiem. Laba smaka. Laikam no dārgajiem. Šeit pausti. Nu, diet tāds kā ieprovēsim gan ap dienvidu. Es cigāri vēl neesmu pīpējis. Arī ne. Mēs tas neļauj. Vai, tu vari man arī, ja tu
Mīļoju, mīļoju, mīļoju. Aleks! Neizsakāmi. Ko tu dari? Ko tu dari? Vai tu tev labāku vārdu priekš manis nemaz nav? Vaļa, vaļa! Uz šķiršanos, Elīna, uz visu mūžu. Mans Dievs! Neizsaka! Lūk, projām! Pareizāk būtu, ja mēs to vēstītu taisīt ar ciešu priekšu. Kādēļ tā? Tādēļ, ka Alekša prieki nemaz neliekas esam tik lieli. Dūder. Nu jūs tak to Aleksi nesāksiet aprunāt? Dievs pasaka. Bet vai jūs varat likt roku uz sirds un teikt, viņš ir laimīgs? Kādēļ ne? Nu viņš gan savu laimi neizrāda, nu tik aušīgais. Bet laimīgs viņš ir. To es zinu. Nu, kad jūs to ziniet, tad ir labi. Bet cik Dūder? Jūs tā runājat, kā jums tas kram, ka es to Aleksu paņemu. To gan varēs izdarīt. Ai, nu tad traucies tik augstu. Esi? Jā. uz jaunā saimnieka aplīgošanu, bet ar tiem Jāņu ziediem tā pašvaki.
Vanagu pļavās vēl ziedu pavas. Sacīju, nesajauc, kam neklausīja, jau arī tam šķabi balvu, šķabi uzlēja virsū. Es ar tādām lietām esmu drusku aprats. Aha, bet tāds nemierīgs tomēr esi. Kur tu šorīt tā skraidi? Šorīt jau trešu lāgu un vienu vēl tā pēkšus. Meklēju saimnieces kaut kas skāps. Kur jau atkal? Rūdi, te jau viņa ir. Imma. Nim! Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, lācu, Es nesaprotu, kas tas par spāsu. Das ist kein Spaß, das ist leere gesund. Taču? Man kādu ar Aleksu nebūs. Nebūs? Jā, redziet, man... Ar īsiem vārdiem sakot, te notikusi maza alošanās. Aleks ir tīries saimnieks norādāms pa sevi izradāt. Un saimnieks savukārt vīrusies, domādama, ka Aleks viņai patīk. Rītdien viņam bija paredzēts dzert kāzas, bet pēc taisnības un visiem likuma punktiem jāprecas ir Alekšam ar Elīnu un saimniecei ar mani. Jā, tādu galu tad nu šī lieta ņems. Kas rītdienai iegādāts un netiks uzlabājums, to patērēsim precību dzērtami. No citu atstāsim kāzā. Silmačos tomēr būs kāzas. Un vēl pie tam manam meisteram.